Sākumā mēs ar māsu rakstījām projektu par internetu soliņiem, ko mēs domājam izveidot Limbažos, Limbažu novadā un tā tālāk. Bet tomēr vienu dienu, pēc kāda ļoti laba laika, mēs izdomājām, ka mēs mainīsim šo ideju. Mainījām ideju uz iedvesmas stāstu jauniešu centrā, jo ļoti gribējās tādu pieredzīti, kā ir taisīt projektus, pasākumus tieši jauniešu centrā uz vietas. Un tad mēs izdomājām to, ka ir laiks izdomāt personu. Mēs uzaicinājām Magoni Burku, jo likās, ka viņai ir viena no tām personām, kurai ir ļoti tāda diezgan dzīvespriecīga, bet arī tas, ka viņa visu savu dzīvi ir nodzīvojusi tādā lauku vidē. Un, labi, es neteiktu, ka Limbaži īsti nav lauki, bet, Limbaži nav lauki. Un mums sākotnējais plāns bija runāt par brīvo laiku un tam līdzīgi, bet tomēr tas izvērtās par tādu, kā viņas dzīves stāstu. Bet tas tāpat bija ļoti forši, jo pašai bija ļoti forši paklausīties, kā ir, kad tu redzi to cilvēku, TV ekrānos, un tad tu viņu satiec dzīvē, viņš tiešām stāsta, kā tas ir un kādas emocijas un ar visām emocijām līdz. Tur bija arī bimbas un bija smiekli, viss bija, un tas bija ļoti forši. Jā, un noteikti, ka no šī pasākuma mēs ieguvām daudz ko jaunu un arī pieredzi par to, kā ir pašām tomēr saorganizēt kaut ko tādu, visas parakstu lapas, visu to pasākumu, viss, kas scenārijs un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka mums ir labi.